Labdien, mani sauc Paula Arnoviča, es strādāju kā skriptu supervisor. Latviski tas būtu scenāriju uzraugs, atbildīgais par scenāriju, atbildīgais par scenāriju kontinuitāti. Šajā darbā es strādāju jau 5 gadus. Tas ceļš līdz tam, es sākotnēji mācījos akadēmijā kino un teātra teoriju, un jau studiju laikā es sapratu, ka man ļoti interesē tieši praktiskais darbs uz laukuma. Man šķiet, ka vispār tas skriptu supervisora darbs iedalās 3 lielos posmos. Pirmais, tā ir sagatavošanās pirms filmēšanas, kas, manuprāt, ir vissvarīgākais posms, jo cik labi mēs būsim sagatavojušies, tik labi mums ies arī filmēšanā. Sagatavošanās periods ir tas, kad mēs ejam cauri scenārijiem, katrai ainai. Viens ir kopīga scenārija lasīšana ar grupu. Tad ir arī mans individuālais darbs, kurā es veicu savus pierakstus, atzīmes, vēršu uzmanību uz kādām būtiskām ainām. Veicu savus skripta breakdowns, kas ir pēc tam tādas kā vadlīnijas mums visiem filmēšanas procesā. Mana darba vieta ir pie playback monitora, kur es skatos katru teiku, katru kadru. Tas ir kontinuitāte ainas ietvaros, kontinuitāte filmas ietvaros un arī, teiksim, viss, kas nevar parādīties kadrā. Un ir jāpieraksta klipa numuri, kameras objektīvi, visas šīs manas atskaites, ko pēc tam izmantos montāžas režisors. Un tad ir arī darbs pēc filmēšanas, kas ir dažādas atskaites, viss tas, ko es nododu pēc tam montāžas režisoram. Skriptu supervisors skaitās kā režijas departamentā. Ciešākā sadarbība ir ar režisoru, jo, teiksim, esot filmēšanas laukumā, ja es skatos teiku un redzu, ka kaut kas nav atbilstoši kontinuitātei, es uzreiz vēršos pie režisora, un tad mēs kopā domājam, vai mēs pārfilmējam šo teiku vai nē. Ar režisoru pirmo asistentu arī nākas sadarboties ļoti cieši, jo režisora pirmais asistents vada laukumu. Un tad arī es vēršos pie viņa, kad es saku, piemēram, šajā teikā redzējām atspīdumā kaut ko, kam tur nav jābūt, tad režisora asistents iet pie režisora un izlemj, filmēsim vēlreiz vai nē. Viss materiāls glabājas pie šī DIT, un tad es bieži esmu tur, mēs kopā skatāmies materiālu, tā kā jā, DIT arī ir cilvēks, ar kuru es cieši sadarbojos. Es teiktu, ka tā ir tehniska un organizatoriska, tāpēc, ka man ir jāspēj ļoti labi strukturēt un organizēt savus pierakstus, uz kā balstīsies visa tā filmas kontinuitāte. Teiksim, mēs nofilmējam kādu no ainām, un, kā jau mēs zinām, filma netiek filmēta chronoloģiskā secībā, tas ir ļoti izmētāti. Un tad man ir jāstrukturizē šie savu pierakstu, lai turpinot filmēt, pieņemsim, nākamo ainu, lai tā atbilst iepriekšējai. Teiksim, ja es nepierakstīšu, ka aktieris izgāja ar somu rokā no telpas, un mēs filmēsim pēc tam viņa gājienu pa koridoru, un mēs būsim visi aizmirsuši, ka viņam bija soma, tad viņš ies bez somas, un tas īsti tā kā nebūs kontinuitātei atbilstoši. Kas būtu jāmāk? Man šķiet, tas ir tāds vairāk īpašību kopums, kuram ir jāpiemīt. Jābūt spējai organizatoriski domāt, strukturēt savus pierakstus, būt tādam akurātam un precīzam un uz detaļām vērstam, jo tas darbs tiešām ir tāds ļoti detalizēts, nākas sekot līdz visiem mazākajiem sīkumiem un būt tādam uzmanīgam. Un tās man šķiet ir tās īpašības un arī spēja rast kopīgu valodu ar visiem. Protams, ir tehniskas lietas vai zināšanas, kuras vienkārši ir jāzina. Tas būtu kameras leņķi, kameras rakurs, tas, kā tiek filmēts astotnieks cilvēkiem sarunājoties, izpratne par montāžas pamatprincipiem, par to, ko nozīmē koplāns, vidējs plāns, tūlplāns, tas, kā šīs lietas pēc tam iet kopā. Manuprāt, sagatavošanas kursi, tas varētu būt tīri šis teorētiskais pamats par tiem pašiem montāžas pamatelementiem. Tas būtu šis teorētiskais pamats, bet visu īsto pieredzi var gūt tikai uz laukuma. Protams, sākumā tas noteikti būtu grūti tikt iemestam visā šajā laukuma pieredzē, bet tas ir tas, kā to var apgūt. Varbūt sākumā asistējot jau kādam skriptu supervisoram, tādējādi redzot un saprotot, vai tas vispār ir tas, ko cilvēks vēlas darīt. Bet jā, manuprāt, tieši laukuma pieredze ir visbūtiskākā.
Un tajos brīžos, kad es esmu uz laukuma un es pieķeru sev pie domas, kad es esmu izlasījusi scenāriju, manā galvā ir viena bilde, un es esmu uz laukuma un atklājis, kas pilnīgi cits, man ļoti patīk šī sajūta, jo tas man liek domāt par to, cik daudz mēs varam izstāstīt, cik daudz mums ir stāstu, ko varbūt mēs izlasām, un pēc tam vizuāli atklāja pilnīgi citu pasauli. Un tas ir tas, kas iedvesmo, kad ir tik daudz skaistu ideju, par kurām mēs varam stāstīt caur kino. Un tas, cik interesants un lielisks cilvēks kino mums sniedz, ļauj sastapt. Un ja kādreiz skripta supervisora profesija varbūt nebija tik ļoti novērtēta, šķita, ka bez viņa mēs varam iztikt, tad man šķiet tagad, īpaši šajā seriāla laikmetā, šī pozīcija kļūst aizvien svarīgāka un nozīmīgāka, jo tiek filmēts ļoti lielos apmēros, īsā laika periodā, un daudzas lietas šajā tempā paskrien garām. Un tāpēc, pateicoties šim skripta supervisoru cilvēkam, mums ir vismaz kāds atskaites punkts un kāds cilvēks, uz kuru paļauties, kad kaut kā tā kontinuitāte tiks saglabāta.